Sveiki atkal! Šodienas tēma ir aktuāla ļoti daudziem cilvēkiem, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir mājdzīvnieki. Un šodien es gribētu parunāt par mūsu mazajiem draugiem, mīluļiem, ģimenes locekļiem un aizskart tādu tēmu kā dzīvnieka nāve, dabiskā vai iemidzināšana. Vientuļiem veciem cilvēkiem šīs mazās būtnes var aizvietot draugus un var būt pat vienīgais sarunu biedrs. Šīs mazās radības ir apveltītas ar beznosacījumu mīlestību, un viņi to dāvā tiem, kam tā ir vajadzīga. Un tad, kad pienāk mirklis, kad dzīvnieciņam ir jāpamet šī pasaule, tad tas nav viegli. Tā ir kā šķiršanās no radinieka, tuvinieka. Tātad, kas notiek ar dzīvnieciņu pēc nāves? Jūdaismā uzskata, ka dzīvniekiem ir tāda pati dvēsele kā cilvēkam, tikai ir dvēseles līmeņi. It kā zemākais iemiesojums ir dzīvniekos un augstākais ir cilvēkos. Kristieši uzskata, ka dvēsele ir tikai cilvēkam. Musulmaņi uzskata, ka dzīvnieka dvēsele ir nemirstīga, jo dzīvnieks nevarot apzināti izvēlēties starp paradīzi un elli. Pitagors teica, ka dzīvnieki un mēs dalāmies privilēģijā būt ar dvēseli. Bet Hipokrats apgalvoja, ka dvēsele visām dzīvām būtnēm ir vienāda, bet atšķiras tikai ķermeņi. Un šādam apgalvojumam mūsdienās piekrīt arī daudzi veterinārārsti. Bet rodas jautājums, vai dvēsele ir arī katrai blusai, mušai, skudrai? Maks Heindels, kurš ir gaišreģis, ezotēriķis, rakstnieks, astrologs, ir rakstījis, ka dzīvniekus vada tā sauktais grupveida gars, par kuru gādā erceņģeļi. Grupveida gars ir kā liels mākonis, kurā atrodas atsevišķa dzīvnieka sugas, visas mazās dvēselītes. Katrai grupai savs grupveida gars. Kaķiem būs savs, putniem savs, zirgiem savs un tā tālāk. Maikls Ņūtons, kurš ir autors šai lieliskai grāmatai Dvēseļu ceļojums, pētīja pacientus, iegremdējot viņus dziļā hipnotiskā stāvoklī, un viņš rakstīja sekojošu. Mani informācijas objekti stāsta, ka ikvienam dzīvniekam ir raksturīga konkrētas kategorijas, sapratnes spēju, enerģija un cilvēka dvēsele nepārvietojas šurp turp pa kāpnēm, pārējot no vienas formas citā. Šīs enerģijas daļiņas svārstās no tādām sarežģītām dzīvības formām kā šimpanzes līdz pat visvienkāršākajām struktūrām. Pacienti, kuriem gara pasaulē bijusi saikne ar dažādiem dzīvniekiem, man stāstījuši, ka tiem visiem patiesi piemīt kāda dvēseliska enerģija. Tās nelīdzinās cilvēka dvēselēm un arī atšķiras cita no citas. Pēc nāves ar informācijas objektiem sacīto, šo dzīvnieku enerģija eksistē no cilvēka dvēseles atšķirīgā sfērā. Cilvēkam transā sfēra ir telpa, kurai piemīt konkrēts modelis un funkcijas. Esmu vairāk kārt saņēmis informatīvus ziņojumus par dzīvnieku dvēselēm gara pasaulē. Šī grāmata ļoti labi atspoguļo arī cilvēka dvēseles ceļojumu pēc nāves, un arī šeit ir pieminēts par dzīvniekiem. Es vienu reizi šo grāmatu izlasīju, man tā ir ļoti palīdzējusi izprast pēcnāves dzīvi, bet pēc kaut kāda laika es mēģināju viņu lasīt vēlreiz, un man viņa likās sarežģīta. Bet varu ieteikt, lai izprastu visu labāk, izlasīt šo grāmatu. Tātad, cilvēks ir individuāls, bet dzīvnieki dalās sugās. Viņi nav individualizēti tādā nozīmē kā cilvēks. Cilvēkus mēs dalām rasēs, ciltīs, nācijās. Mēs redzam starpību starp indieti, gruzīnu, arī nēģeri, bet runa nav par to. Ja mēs gribam pētīt dzīvniekus un to paradumus, tad mums pietiek paņemt vienu eksemplāru no šīs sugas,
Jo uzzinot viena dzīvnieka paradumus, mēs varam uzzināt visas šīs sugas paradumus. Visi vienas un tās pašas dzīvnieku cilts pārstāvi ir līdzīgi, viņu paradumi ir līdzīgi, viņi izskatās gandrīz vienādi, darbojas līdzīgos apstākļos, viņiem ir visiem vienādas simpātijas un antipātijas. Toties katrs atsevišķs cilvēks ir likums pats sev. Tas ir pilnīgi atšķirīgs un neatkarīgs no citiem indivīdiem. Mēs varam uzrakstīt cilvēka biogrāfiju, bet dzīvniekam nav biogrāfijas. Viņiem ir sugas iezīmes. Katrā cilvēkā ir individuāls, viņā dzīvojošs gars, kas diktē darbības un domas katrai atsevišķai būtnei, bet dzīvniekiem ir grupveida gars, kas ir kopīgs visiem konkrētās sugas dažādiem dzīvniekiem. Grupveida gars strādā no ārienes, tas darbojas vienādi. Vai tas ir lācis, kas klīst pa mežu, vai lācis, kas ieslodzīts cirka krātiņā. Viņi ir viena un tā paša grupveida gara izpausme. Citādāk veidojas mājdzīvnieka ceļš. Tie dzīvnieciņi, kuri dzīvo ilgstošā un ciešā emocionālā un ķermeniskā kontaktā ar cilvēku, ļoti daudz mācās, jūtas, kā tās izpaust, saziņu, mijiedarbību, citu būtņu izpratni, jo cilvēks viņus apmāca. Dzīvnieciņi saņem arī sev vērtīgas lietas, tādas kā cilvēku uzmanību, mīlestību, un šeit es negribētu runāt par cilvēkiem, kuri izturas nežēlīgi pret dzīvniekiem. Ir arī gadījumi, kad cilvēki atminas savus iemiesojumus dzīvniekos. Tā pasanāk atpakaļ, es atceros, ka man pazīstama sieviete stāstīja par savu suni, kur viņa bija vairāk kārt pārliecināta, ka viņas suns ir tik gudrs un visu saprot kā cilvēks, un ka viņš ir viņas radinieka reinkarnācija. Jo turpat sakrita uzvedība, ieradumi, ēdiena paradumi, tādas lietas, ko dzīvnieki pat nēd, un vēl nianses pat izskatām. It kā saka, ka cilvēka dvēsele izdzīvo dzīvnieka dzīvi ar visdažādākajiem mērķiem, piemēram, atpūsties un uzkrāt dzīves enerģiju, apgūt kādu īpašību vai stāvokli, iepazīties ar apvidu tā iemītniekiem, kur šī dvēsele taisās atnāk kā cilvēks. Vai, teiksim, arī var būt, ka pabūt blakus mīļotajiem, kurus jau atstājuši, taču vēl ir svarīgi būt blakus un atbalstīt. Un vēl dažādi iemesli. Tātad, kas notiek ar dzīvnieku nāves brīdī un pēc tām? Tie cilvēki, kuri ir ekstrasensi vai kā latviski saka, skaidri redzošie, ja, kas prot nolasīt stāvokļus un sajūtas, stāsta, ka dzīvnieciņa pāriešana uz citu pasauli ir sajūta, kas līdzinās noripošanai no kalna. Nāve, tas nav nekas biedējošs, bet vienkārši pāriešana uz citu dimensiju, kura atrodas blakus. Protams, skats nav no foršākajiem, jā, to ir grūti pieņemt, un blakus esot, liekas, ka dzīvnieciņš ļoti cieš, un tad rodas šī bezpalīdzības un izmisuma sajūta, ka tu vairs neko nevari izdarīt vai palīdzēt. Tātad sākšu no sākuma, skatoties no savas pieredzes. Es nesen šķīros no viena no maniem mīluļiem. Manam mincim veica operāciju un izrādījās, ka vaigas apāmpums bija vēzis. Tāpēc, iejaucoties, radās lieliska vide šim bubulim strauji attīstīties, brūces nedzija, un bija skaidrs viens, ka tur vairs neko nevar līdzēt. Sākumā bija tāda kā neliela cerība, varbūt notiek kaut kāds brīnums, bet laiks gāja un palika sliktāk. Protams, dakteris teica, ka jāiemidzina, ka tam ir jāgatavojas. Daudzi cilvēki apkārt stāstīja, ka, lai nemocītu dzīvnieciņu, viņi veduši viņus iemidzināt. Bet man galvā šaudījās viena doma. Kas es esmu, kā es varu izlemt dzīvot šai radībiņai vai mirt? Ja viņš vēl grib
kādu dienu nodzīvot un pabūt ar tevi, lai kārtīgi atvadītos. Jo mani nepameta doma, ka katram cilvēkam ir līdz galam pašam jāiziet sava pieredze ar sāpēm vai bez tām. Un vai tad dzīvniekam ir savādāk? Ja es viņa vietā izlemju, ka viņam jāizmieg, lai nemocītos, tad vai viņš izies savu pieredzi, kā vajadzēja? Es sāku meklēt, kā uzlabot dzīvniekam pašsajūtu un kā mazināt sāpes. Visērtākais veids ir pilieni, ko piepilina ēdienam vai pat taisnot dzīvnieciņam mutē. Tie ir CBD kaņepju pilieni. Šie pilieni nav priekš apreibināšanās. Tie darbojas savādāk. Tie palīdz mazināt šo saspringumu, trauksmi, agresiju, remdē sāpes, uzlabo ēstgribu un dzīvnieciņam arī rodas vairāk vēlme dzert ūdeni. Šādus pilienus var dot arī, teiksim, agresīviem mājdzīvniekiem, lai viņi kļūtu tā kā draudzīgāki un noņemtu šīs agresijas lēkmes. Šos pilienus var dot arī mājdzīvniekiem vecumdienās, lai atvieglotu viņu vecumdienu simptomus, varbūt artrīta sāpes, jo daudziem dzīvniekiem ir problēmas ar kauliem, un es zinu, ka daudziem lielajiem suņiem, teiksim, atsaka kājas un tā tālāk. Varu tiešām pateikt, ka šie pilieni acīm redzami uzlaboja mana mīluļa pašsajūtu, un viņš līdz pēdējam staigāja, dzēra ūdeni. Sirsnīgi iesaku, izmantojiet šo laiku, lai mīlētu, būtu kopā ar savu mājdzīvnieciņu, parādītu viņam, cik viņš ir svarīgs, lutiniet viņu, izveidojot viņam komfortablus apstākļus. Protams, saprotu, ka daudziem ir jāiet uz darbu, un tad nav iespējams būt 24/7 ar savu mīluli, bet man bija iespēja būt visu laiku kopā. Ja man bija kaut kur jāizbrauc, es atradu kādu, kas pieskatīja, un pati pa naktīm cēlos augšā, lai palīdzētu viņam, lai viņš kaut kur neieskrien vai neuzrāpjas, un visu laiku viņu pieskatīju. Dienām ejot, arvien aktuālāk tika pacelts jautājums, vai iemidzināt, lai nemocās, vai tomēr gaidīt, lai aiziet pats. Ļoti daudz lasīju, meklēju informāciju, aprasot apkārt dzirdēju, ka tomēr daudzi izvēlas tomēr iemidzināt, un atradu informāciju, ka katra civilizācija un arī dzīvnieki šeit atrodas priekš saviem mērķiem un mācībām. Viņi ir šeit un evolucionē pēc saviem grafikiem un sava ritma, un ar kādām tiesībām cilvēki šajā iejaucās. Mēs jau tā daudzas lietas principā izdarām viņiem neprasot, jā, piemēram, izkastrējam vai sterilizējam, kad vajag, vedam uz nepieciešamām špricēm, čipojam, jā. Protams, tas neatiecas uz, teiksim, kaut kādām operācijām, kā tur zobiņi, ja sāp, jā, kad jāizrauj vai ko. Tāds strīdīgs jautājums, jā, jo citreiz tomēr operējot var palīdzēt, paildzināt un atvieglot dzīvnieciņam dzīvi. Bet no šīs visas informācijas es sapratu, ka pirms katras darbības ir jāprasa atļauja, jārunā ar šī grupēda garu, lai tā ļauj ko tādu darīt. Un tas vēl ir jāprot izdarīt. Šai civilizācijai ir uzraugs, bet ir šo civilizāciju gari, tie ir kolektīvie gari, bez viņu piekrišanas nevar līst tur, kur neprasa. Principā tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Visi piedzimst un visi mirst. Un ja kaķim vai sunim vajag aiziet, tad viņš aizies kolektīvā, dvēsele paņems savu biedru. Un kaut kādos momentos cilvēks neiztur un netiek galā ar savām dvēseles ciešanām, un viņam būs ļoti grūti skatīties uz citas būtnes ciešanām. Tāpēc strādājiet un atlaidiet savas ciešanas un nepārnesiet tās uz dzīvniekiem, kuriem tā jau tajā mirklī varbūt ir ļoti, ļoti grūti. Es arī centos strādāt ar sevi, savām ciešanām. Bija grūti, bet
centos smaidīt un atbalstīt un teicu, ka būšu ar viņu līdz pēdējiem elpas vilcienam. Un šeit jāsaka godīgi, kad pienāca šis brīdis, tad sirds sažņaudzās un tam, man liekas, nekad īsti nevari līdz galam būt gatavs un uz to nepavisam nav viegli skatīties. Tev šajā brīdī nav iespēja noraut rokas bremzi un pateikt, davai citreiz es vēl neesmu gatava. Tas viss notiek, un tu tur neko nevari izdarīt. Un pēc tam, izanalizējot visu atkal un atkal, varu teikt, ka tas nepatīkamais moments, tie krampji, tie bija ļoti īsu mirkli, kamēr apstājās sirsniņa. Un tad it kā viss, bet pēc mirkļa sākās krampjainas izelpas un ieelpas ar tādiem lieliem starpposmiem, kas ilga ilgāk nekā 5 minūtes. Tāpēc man bija šoks un es meklēju informāciju, kas tas bija. Izrādās, ka arī cilvēkiem tā mēdz būt, to sauc par agonijas elpu, ja es nemaldos. Un kāda daktore stāstīja, ka dzīvnieciņam sirsniņa jau ir apstājusies, viņam vairs nesāp, tā atbrīvojas un tā kā atslāps ķermenis, visi muskuļi. Un domāju, ka tieši šī iemesla dēļ daudziem cilvēkiem, kuri ir veduši savus mājdzīvnieciņus iemidzināt, stāsta, ka esot atvadījušies no mīluļiem pēc atslābinošās šprices, bet tad ārsts viņus lūdz iziet un tu saņem savu dzīvnieciņu tikai tad, kad viss jau ir izdarīts. Es domāju, ka tas ir, lai saudzētu cilvēka nervus. Tālāk, neskatoties uz to, ka fiziskām acīm mēs nevaram redzēt savus mirušos mīluļus. Viņi atrodas blakus. Reizēm viņi pat piesaista uzmanību, dodot par sevi zināt ar kaut kādām skaņām, pazīstamu smaržu, teiksim, varbūt kaut kāda spuldzīte iemirgojās, ja vēja pūsma, varbūt jūs dzirdat kaut kur murāšanu, ar domām kaut kādām, kas rodas galvā, pieskāriena sajūtu, ja. Taču pakāpeniski dzīvnieka dvēsele sāk pacelties augstāk, un viņa ieplūst savā grupveida garā, kamēr pilnīgi ar to saplūdīs un izšķīdīs daudzo citu dvēselīšu starpā. Un tā katra sugas dvēsele iziet savu evolūciju, piedaloties un ienesot savu ieguldījumu veselā sugas attīstībā. Ir baigi foršā filma, bet ļoti skumīga suņa dzīve. Varbūt daudzi no jums ir to skatījušies. Tajā ir ļoti daudz parādīts. Diemžēl mums ir jāpieņem, ka dzīvnieciņu, suņu, kaķu dzīve ir daudz īsāka par cilvēka dzīvēm. Mīluļa nāve atnes ļoti lielas sirdsāpes, vainas izjūtu, dusmas, apātiju, nepieņemšanu. Man liekas, ka tur ir visa buķete ar izjūtām, bet tas viss ir jāizraud un ar sevi ir ļoti daudz jārunā, jāskaidro sev, jāatlaiž. Šīs savas ciešanas, skaidrojot sev, ka tas ir normāls process, ka tāds ir dzīves cikls, un tas ir visiem, vai tas ir dzīvnieciņš, vai tas ir cilvēks. Domājot par to, ka šim dzīvniekam tagad ir labi un ka viņam vairs nekas nesāp. Viņš ir pie savējiem savā gaismas ģimenītē. Domājiet par to, cik daudz skaistu mirkļu, mīlestības prieka jūs viens otram esat devuši. Galvenais. Izdariet visu, ko varat, un nepametiet šo dzīvnieku vienu, jo arī viņš ļoti baidās. Vienalga, ko izlemjat, vai gaidīt dzīvnieka dabīgo nāvi, vai iemidzināt. Esiet atbalsts šai mazajai radībiņai viņa ceļā. Iedrošiniet viņu un turieties tā kā paši, un ciešanas kaut kad pāries. Un tad nāks prieks par to, ka dzīvnieciņam ir labi. Ja jūs izjūtat vainas apziņu, ka varbūt varējāt darīt ko vairāk, analizējiet atkal un atkal, vai varējāt dot vēl vairāk mīlestības, uzmanības, vai varējāt darīt kaut ko vēl vairāk. Manā gadījumā
es sapratu, ka, ja es vēl vienreiz to būtu piedzīvojis, tas būtu tieši tāpat, kad tur neko nepielikt, neatņemt. Pacietību jums, izpratni, un ceru, ka jums kaut kas noderēs no šīs informācijas, un tiksimies citos videoklipos. Atā!